Protams, studentiem šis laiks ir satraucošs, jo ir sākusies pavasaras sesija un elpu varēs atvelkt tikai vasaras mēnešos, bet iespējams šo laiku savukārt aizēnos bažas par to, vai būs kur atgriezties rudenī, jo izrādās, ka dienesta viesnīcas, jeb tā dēvētās skojas, šos istabiņas, kuras tiek parasti izīrētas studentiem, vasaras brīvajos mēnešos mēdz izīrēt arī citiem. Tas notiek arī Jelgavā, pilsētā, kurai šogad 750 gadu un tiek svinēts un brauc turisti un brauc viesi. Un visiem, protams, ir svarīgi kaut kur pa nakti palikt. Un studenti ir ļoti satraukšies par to, ka arī viņu kojas, ja viņu kopmītnes tiks izīrēts. Par to, vai tas tā būs un kas tur notiks, par to vairāk Ruta Madarāja. Daudzi studenti dzīvo kopmītnēs. Pirmajā kursā ievācās jaukā, komfortablā istabiņā, bet tad jau drīz klāt ir vasaras brīvlaiks, un dažiem rodās tas neērtais jautājums, vai rudenī atgriežoties, es varēšu dzīvot atkal tieši šajā pašā istabiņā. Vasarā, kad studenti kopmītnēs nedzīvo, par tām pieprasa naudu arī iebiedēšanas metodi. Ja jūs nemaksāsiet, tad nav garantijas, ka jūs varēsiet dzīvot tajā pašā istabā, kurā jūs dzīvojāt. Kāpēc studentam, kas aizvedus uz kojām savu galdu, krēslu vai gultu, jo esošās gultas ir vienkārši drausmīgas, viss pavasarī jāved atpakaļ mājās, jo nav garantijas, ka paliks tajā pašā istabā. Tā vien liekas, ka studentu viesnīcas nodarbojas ar naudas izspiešanu. Tā mums raksta kāda anonīma studenta no Jelgavas Lauksaimniecības universitātes, bet mēs dodamies skaidrot, vai tiešām ir tā, ka katru gadu studentiem jāmaina istabas. Šobrīd mēs atrodamies pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes 3. dienesta viesnīcas. Iesim iekšā, lūdzu. Jelgavā pavisam ir 10 dienesta viesnīcas, kurās dzīvo vairāk nekā 2000 studentu. Daudzi te paliekot arī vasarā, tomēr viena daļa braucot prom, bet rudenī atgriežoties jārēķinās, ka priekšroka tiks dota pirmā kursa studentiem. Jūlijā, augustā, ja viņi vēlas nemaksāt, tad tiešām viņiem, ja viņi ir aizgājuši projām, es nevaru garantēt viņiem to pašu istabiņu atpakaļ. Jo augusta sākumā mums jau nāk pirmais kurs, viņi nāk uz praksi, un ir praksa tāda, kad viņi atnāk uz to praksi, paliek arī šeit pastāvīgi dzīvotajās istabiņās. 100% garantēt, ka students pēc vasaras brīvlaika dzīvos tajā pašā istabiņā gan nevarot. Tomēr par mums atsūtīto vēstuli administratora ir izbrīnīta, jo visu taču varot sarunāt. To apliecina arī studenti, kuri jau gadiem dzīvo vienā un tajā pašā istabiņā. Var, protams, bet tikai tas ir saulaicīgi viss jārunā ar pārvaldnieci, bet par tām vietām, jo kā pirmajiem kursiem tā kā ir prioritāte ievākties. Kopmītnēs, ja tev nav izrunāta vieta, tad ir kā ir pēc tam ar to ievākšanos tajā pašā istabā, kurā tev bija pirms tam jau iezīmēts. Šajās kopmītnēs mēnesis studentam izmaksā 27 eiro, bet tur, kur nesen veikts remonts, cena jau ir ap 60 eiro. Protams, ka vasarā tādu summu par istabiņas saglabāšanu daudzi nav gatavi maksāt, tomēr iespēja atgriezties savā iemīļotajā istabā tiekot garantēta. Kad viņš brauc prom, viņš nodod istabiņu, tātad es atnāku, pārbaudu, kādā stāvoklī viņš viņu saņem, tādā stāvoklī viņam jānodod arī man tā istabiņa. Ja? Un tad atgriežoties atpakaļ, es pierakstu, ka viņš būs. Protams, viņam jāzina konkrēti, ka viņš būs. Ja? Tātad tās vietu skaits, kas būs aizņemts, man tiek ierēķināts, un viņš atkal tiek tai pašā istabā. Universitātes darbinieki vēl saka, ka vasarā atbrīvotās istabas tiek piedāvātas Jelgavas viesiem, svētku dalībniekiem, kuri arī ienesot savu artavu universitātes budžetā. Tāpēc rodas nērts jautājums, kā tad ar mantām, kas mācību laikā te tiek atvestas, vai tiešām sava gulta un leduskapis jāved prom? Ja šodien students grib braukt projām un viņš negrib maksāt par šo dienesta viesnīcu, tad viņam ir visas iespējas nolikt mantas citā vietā, bet šodien, teiksim, turēt dienesta viesnīcu, ja viņa ir brīva un par viņu aizņemt un nemaksāt, šodien šeit viedokļi var nesakrist. Ja tur tiešām ir kaut kādas ļoti lielas lietas, tad, protams, mēs nākam pretī, atstājam noliktavā viņus un leduskapis. Tiešām bērnam nelikšu vest kaut kur uz ļoti tālu projām no šejienes. Izrādās nav jau nemaz tik traki. Vajag tik pašiem laicīgi nākt pie pārvaldnieces un sarunāt, ka vēlos šajā istabiņā dzīvot arī rudenī. Par to neviena nedusmošoties un studentiem galvas nost neraušot.